pat ja maksimāli viņi īstenotu, teiksim, no Rīgas līdz pat Melnai jūrai vai pat Kaspijas jūrai, īstenībā tas ir normāls ūdens ceļa projekts, tādu ūdens ceļa projekts, kādi ir krustām, šķērsām visā Eiropā. Eiropa kuģo, bezmaz vai pa katru grāvi kuģo, ja? Nemaz nerunājot par lielajām upēm, kuras tiek mēģināts savienot, ja? Savā starpā. Un Eiropas komisijā ir speciālas atsevišķas programmas, kuras paredz veidot vienotu integrētu ūdens ceļu tīklu, lai lielāko daļu kravu, kas tagad tiek pārvadāts pa autoceļiem vai pat pa dzelzceļiem, varētu pārvietot pa ūdeni nekur, pēc iespējas minimāli pārkraujot kaut kur. Jebkurā virzienā pa Eiropu. Ne, bet jūs saprotat, katram cilvēkam Latvijā, Daugava asociējas, protams, liela upe, ja? Bet katrā gadījumā, ne tā kā gluži, ka tur varētu beigiet, tur konteineri, baržas iet, ja? Ko tas projekts nozīmē? Tas ir šī kaut kādi milzīgi padziļināšanas, paplašināšanas darbi vai tas festival pa ceļam? Varbūt mēs nezinām to, tāpēc, ka nav veikta izpēta. Tāpēc mēs sakam, ka Daugavas ūdensceļš vai arī vēl tālāk pa Dņepru, priekš mums tā īstenībā šobrīd ir teorija. Bet teorija, kur ir jāpēta, kur ir jāanalizē, un tāpēc mūsu viedoklis ir, ka būtu labi, ja būtu Latvijas valdības atbalsts. Latvijas valdība varētu sarunāt ar Baltkrievijas valdību, varbūt kādreiz vēlāk ar Ukrainas valdību, par to, ka mums kopīgi ir šie jautājumi jāizpēta. Ja? Ar Eiropas komisijas, Eiropas Savienības, ar neitrālu starptautisku speciālistu līmeņu, starptautisku līmeņu speciālistu atbalstu. Ja? Ko te var, ko te nevar darīt. Ja? Šobrīd mūsu izpratnē kaut ko praktiski uzsākt bez šādas izpētes, tas ir neprātīgs risks. Tas būtu apmēram tas pats, ka jūs tagad paņemt nomā vienu milzīgu māju, ja, bez iedzīvotājiem, ka varbūt tur varētu kādu ievietot, bet jūs neziniet, vai to var, vai to nevar. Ja? Tā kā tas nozīmē, ka jums jebkurā gadījumā būs visādas izmaksas, komunālie izmaksas, apsardz un nezinu kas, ja? Bet jums nav nekāda papīra, nekāda dokumenta, nekas liecināt par to, ka to māju var reāli eksploatēt. Ja? Un tāpēc mēs, piemēram, domājam, ka pirmais solis ir šī izpēta, bez tās neko vispār nevar uzsākt. Jā, tas ir gudīgi svarīgi nians, lai cilvēki varbūt neasociētu pārāk, jūs ar konkrēto vienu šo projektu ar kanālu. Ja? Bet sakiet tā, runājot atkal, atgriežoties par šo tiešām it kā neapstrīdam patiesību, ka kravas caur šādā veidā iet ātrāk ķīniešiem un kazahiem un tā joprojām. Bet jūs esat sapratuši, ka tie mēģinājumi ir jau bijuši. Atcerieties, tur mums bija WWF, tur brauc uz Kazahstānu un tā kaut ko viņi te mocījās ar graudu konteineriem. Es aizmirsu, kurš no Vidusāzijas tos mēs paši uzmetām godīgi Rīgas ostā. Ja? Ķīna arī, viņi te brauc, tas būs, kur tik nebrauc. Bet nekas nenotiekās. Kas ir iemesls? No vienas puses, tāpēc, ka tas ir politiski. Politiķi nekad nav beigie varbūt tādi runātāji, sarunātāji. No otras puses, varbūt politiķi vajadzīgi tieši un tā. Respektīvi, kāpēc līdzinējie pūliņi, jo tā jau nevar teikt, nekas nebūtu noticis. Ja? Faktiski ne ar ko tā sevišķi nav beigušies. Es domāju, ka to nevarētu formulēt tā, ka nekas nav noticis un nenotiek. Vienkārši tik lieliem procesiem, kur ir miljardu eiro vai latu vērti projekti, ja? Viņiem ir savs latentais periods, kad viņi attīstās it kā, kaut kur tā visu varbūt neredz un neievēro, bet tie procesi notiek. Un tad ir periodi, kā nobriest kaut kāda kritiskā masa, jau pieņem to lēmumu, jau sakārtot to lietu, savākt tās informācijas, kaut kādu saslēgt līgumu pa kaut ko, ja? Un pēkšņi tā lieta aiziet. Ja? Vienkārši ir jābūt pacietīgiem, bet tādiem projektiem tās ir dekādas, tas ir desmiti gadi. Ja? Ar to ir vienkārši jārēķinās. Un droši vien Latvijai tas ir pirmais tik ļoti vērienīgs projekts, ja viņš to šiem realizēsies. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tas tiltu vai vārtu princips,
kaut kādā veidā viņam jārealizējās, jo tā ir iespēja. Jūs jūtaties, ka jūs sākat tā kā no sākuma tagad to latento periodu uzsākt, ja jums jau, jūs tā kā tā iepriekšējā pagātne arī jau strādā pa labu. Ko ir tur darījuši tur valdības un tā joprojām? Man personīgi... Es gribu saprast, kurā brīdī būtu tas lūzuma punkts? 20. gadā? Es domāju, viņš pamazām arvien vairāk attīstīsies. Principā pēc mūsu aprēķiniem ātrākais, kad varētu, piemēram, ko mēs uzskatām par lūzuma punktu, ūdensceļa izveidi, piemēram, ja viņš īstenosies. Pats ātrākais pēc mūsu aprēķiniem tas varētu 21. gadā būt. Varētu būt. Tas, protams, būtu ļoti spēcīgs faktors. Es domāju, ka visa Ziemeļa Eiropas ekonomiskā struktūra, tirdzniecības struktūra, palaižot šādu ūdens ceļu, stipri pārveidotos. Tas tāpat, kā mēs redzam, Dienvidu tilts, slavenais mūsu, ja, pirmās ziņas parādījās tikai, ka tur tiks būvēts, tiek projektēts vēl tikai, un kā ķekā viss sāk būvēties, un tur pa starp, ja, tā kā uzreiz viss notiek.